Beep ekstra. Kas tas ir? Tas ir saistīts ar vairākām lietām. Ja jūs domājat, kā saprotat to, jums vajadzētu apskatīties vēl šo. Lai jums paskaidrotu, man vajag jūsu uzmanību. Tāpēc lūdzu iekārtojieties ērtā, klusā vietā un sāksim. Un tā laiks iet uz veikalu, lai kaut ko nopirktu. Vienalga ko, gaļu, maizi, torti, apavus. Viņš pat var aiziet pie friziera. Viņš maksā pilnu cenu. Bet tad frizieris jautā, vai jums ir Beep karte? Kas tas ir? Jūs varat saņemt atlaidi 10% pirms jūs samaksājat. Cik maksā tā karte? Tagad pārdevējs saka to, ko vēlos, lai jūs pierastu. Tagad jūs to dzirdēsiet bieži. Bez maksas, viņš saka. Vienkārši piereģistrējieties šai parastā formā un viss. Jūs saņemsiet 10% naudas atpakaļ par jūsu frizēšanu tieši uz karti. Un varat to iztērēt vienalga, kur pasaulē, kur redzat zīmi Beep. Pirms pārdevējs iedod mūsu klientam karti, pārdevējs ievēro viņa rokās telefonu un saka, vēlaties, es varu atgriezt naudu tieši caur jūsu telefonu. Mums pat nevajag karti, ja jums telefonā ir internets. Iespaidīgi vai ne? Un tā mūsu varonis aiziet apmierināts. Šajā pašā vakarā iet uz restorānu, lai tērētu ieskaitītu naudu, jeb rīt no rīta samaksāt par golfa spēli, bet vēsturei ir restorāna turpinājums. Pirms iet restorānā viņš jautāja, pieņemat jūs Beep kartes? Atbildi ir jā vai nē. Ja jā, viņš iet iekšā restorānā. Ja nē, viņš var pajautāt, kāpēc. Šis tak ir bezmaksas servis. Un viņš var uzaicināt restorānam pievienoties Beep. Jeb viņš var aiziet uz citu vietu un likt restorānam labi padomāt par pievienošanos Beep. Pieņemsim, ka viņi pieņēma Beep. Kā domājat, kas notiks, kad viņi maksās par vakariņām? Viņš paņēma savu karti, pārbaudiet, tur jābūt pietiekami naudas, es domāju. Oficiāns pārbauda karti savā Beep terminālā. Un jā, uz kartes ir pietiekami naudas. Nauda, kas saņemta atpakaļ par frizēšanu, tagad noderēja, lai samaksātu par vakariņām. Mūsu varonis sajūsmā. Kā jūs domājat, cik sekundes pējas, kamēr viņa sieva visu sapratīs un piereģistrēsies, lai saņemtu personisko karti? Un tā mūsu varonis un sieva saņem naudu visur, kur redz Beep logotipu. Bet tas ir tikai sākums. Notiek vēl 3 lietas. 1. Internetā viņi redz Beep meklēšanas sistēmu, kā vietējo, tā arī pasaules. Viņi saprot, ka naudas atgriešana par pirkumu tagad tikai sāk. 2. Viņi redz biznesa iespējas un saprot, ka bez ieguldījumiem viņi varētu labi nopelnīt, ja nolēms. Zēns iznāk no frizētavas un atgriežas ar domām par finansiālo brīvību. 3. Viņi atcerās par draugu vai radiem, kuriem ir savs biznes un domā, viņus interesētu Beep. Viņi saprot, ja pieslēgš šo cilvēku pie Beep sistēmas, viņi saņems bezgalīgus ienākumus. Un ja drīz viņi sapratīs, tāpat kā vairums no jums sapratīs, ka Beep ir vesela kaudze brīnišķīgu lietu. Un tas ir pieejams jau tagad. Un jau tagad tas ir globāls bizness, daudzās valodās, un tas viss bez maksas. No, I said beef.